Mans viedoklis par to, vai mums vajadzētu iesaistīties un sekot līdzi informācijai, kas notiek saistībā ar Mārtiņa Bunkas slepkavību. Jā, obligāti. Tāpatās, kā mēs cīnāmies par to, lai būtu samazināt nodokļi, samazināt rēķini. Šī gadījumā šī lieta ir tieši saistīta ar korupciju valstī ļoti daudzpusīgā veidā. Un tas nav tikai saistīts ar vienu ģimeni manā skatījumā, bet tas ir ļoti globalizēts, saistīts visā Latvijā praktiski, un no kā cieš ļoti daudz cilvēki. Es nenostājos kāda cilvēka aizstāvībā uz doto brīdi, bet es nostājos taisnīguma aizstāvībā. Un, ko jūs redzēsiet ļoti interesanti, zemāk zem šī video ir pievienota no YouTube kanāla dažādi video faili, kur ir visiem pieejami. Paņemiet, paskatieties, un jūs paši sapratīsiet par to, cik tomēr mēs tādu korumpētu prāta, gara un arī materiāla veidu korumpētību piedzīvojam šajā valstī. Paskatieties, domāju, ka būs ļoti interesanti.